Tieši tā, kā jau mēs esam iepriekšējā sarunā identificējuši, tad, protams, tajā spēlē piedalās vairāki spēlētāji, un kā arī Dēlna, atsaucoties uz korupcijas uztveres indeksu un Latvijas rezultātiem, un tiešām analizējot sīkāk Latvijas rezultātus, tajā saka, tad tiešām viens no tiem mūsu zemajiem rādītājiem ir par to, ka privātais sektors uzskata, ka šeit ir korupcija izplatīta, un tāpēc mēs kā vienu no risinājumiem redzam, ka atkārtošu kā veca plate varbūt šo teikumu, bet tomēr privātajam sektoram ir jāsāk uzņemties arvien lielāku atbildību par korupcijas mazināšanu Latvijā. Mēs nevaram tikai gaidīt, kad publiskais sektors vai sabiedriskās organizācijas par to aktīvi un skaļi iestāsies. Mums vajadzīgi vēl atbalstītāji un līdzspēlētāji. Un tāpēc es dodu vārdu Devitai Gošai, Švenk Latvija valdes loceklei, kura iepazīstinās ar visiem pārējiem diskusijas dalībniekiem. Lūdzu. Paldies, Inese. Es gan aicināšu diskusijas dalībniekus uzreiz jau ieņemt savas vietas. Jā, labdien, vēlreiz domu biedri cīņā ar korupciju. Un kā jau tika pieteikts, tad mēs šajā diskusiju panelī esam sapulcējušies, lai analizētu tieši biznesa un uzņēmumu lomu korupcijas prevencijā un apkarošanā. Turklāt, ko es īpaši gribētu uzsvērt, ka mēs pievērsīsimies ne tikai tādai privātā un publiskā sektora miedarbībai, bet runāsim arī par korupciju tieši privātajā sektorā. Un Latvijā mēs to saprotam ar jēdzienu komerciālā uzpirkšana. Un līdz ar to, tātad, ko uzņēmumi šobrīd dara, ko tiem vajadzētu darīt pretkorupcijas jomā, un par to tad mēs šodien runāsim ar Ilzi Garozu, KPMG Latvijā ESG un ilgtspējas konsultāciju pakalpojumu vadītāju. Sveika, Ilze! Vilni Vitkovski, valsts akciju sabiedrības Latvijas autoceļu uzturētājs valdes priekšsēdētāju. Sveiks! Un mēs ļoti vēlējāmies minētos jautājumus pārunāt arī ar Artūru Evartu, kurš ir Amber Beverage Group valdes loceklis un CSR Latvija valdes loceklis, bet diemžēl pēdējā brīdī viņš saslima un nevarēs piedalīties šajā diskusijā. Veselību Artūram. Un es pati savukārt, kā Ines jau minēja, esmu Švenk Latvija, proti privāta ārvalsts kapitāla sabiedrības valdes locekle, bet esmu arī Dēlnas padomas priekšsēdētāji. Un mans pirmais jautājums ir jums abiem. Kāpēc uzņēmumiem vispār ir svarīgi iestāties pret korupciju un kāds ir mērķis? Iepriekš tas jau nedaudz ir izskanējis, bet tā ļoti skaidri un konkrēti un kodolīgi. Kā jūs to varētu raksturot? Es varbūt sākšu. Man šajā diskusijā ir viegli pārstāvēt KPMG uzņēmumu, kuram pievienojoties jau bija ierakstīts rīcības kodeksā nulle tolerants pret korupciju. Un pārstāvot šo uzņēmumu un arī darbojoties konsultāciju laukā, gribētos izcelt. Korupcijai, diemžēl, ir ļoti dārga cena. Un to mēs redzam starptautiski, kur arī pēc ANO aplēsēm no 13 triljoniem publiskos tēriņos izdotiem līdzekļiem aptuveni 25% tiek skatīts, ka ir nopludināti un aiziet neceļos. Šie ir līdzekļi, kas netiek ieguldīti drošībā, šie ir līdzekļi, kas netiek ieguldīti izglītībā, veselībā, un rezultātā tas mums dārgi maksā. Ir tāpatās korupcija ir cena, tie paši ir rādītāji par to, cik korupcijas rezultātā pazūd nauda Eiropā un arī attiecīgi, cik pazūd nauda un cik tas izmaksā Latvijā. Šī ir atbilde uz jautājumu, kāpēc uzņēmumiem vajadzētu par to rūpēties, jo mēs allaži pārmetam varbūt publiskam sektoram, ka netiek pienācīgi ieguldīt zināmās jomās, bet ir iemesls, kāpēc šī nauda nenonāk pie tā mērķa, par kuru viņai vajadzētu nonākt. Jā, Vilni? Tad atbilde vai komentārs no manas puses ir sekojoši, ja uzņēmums vēlās strādāt ilgtermiņā, ja uzņēmums vēlās sakārtot procesus, ja uzņēmums vēlās būt efektīgs, ja uzņēmums ievieš dažādas digitalizācijas pasākumus, tad uzņēmumā nav un nevar būt vietas korupcijai. Jā, un tad uzreiz arī
izrietošs nākamais jautājums par to, kā tieši jūsu privātajā uzņēmumā un ko jūsu uzņēmums dara, lai nodrošinātu neiesaistīšanos koruptīvās praksēs? Vai tās ir kādas apmācību programmas, dažādas sistēmas, vadības sistēmas? Kā jūs to varētu raksturot? Mūsu uzņēmumā, tātad Latvijas autoceļu uzturētājā, mums pirmkārt ir pirmais, ar ko mēs sākam, mēs iestājāmies iniciatīvā nulles tolerance pret korupciju. Man šķiet tāds precīzs tas nosaukums, un tam īstenībā ir gan tāda psiholoģiska, gan praktiska nozīme. Tas nozīmē, ka mēs tā ļoti skaidri gan ārēji, gan iekšēji pateicam savas vērtības un savas virzienus. Un bez visa tā mums arī ir virkne politiku, ja, tātad gan pretkorupcijas un krāpšanu risku politika, gan ētikas politika, gan labas pārvaldības politika. Izejot no tā, mums ir ikgadējie rīcības plāni, pasākumu plāni, risku vadība, attiecīgi faktiski visas situācijas tiek redzētas, diskutētas, runātas, un tas ir ārkārtīgi svarīgi, ja, jo ja uzņēmuma iekšēnē par kādām situācijām nerunā, noteikti radīsies kaut kādas interpretācijas, vēlme diskutēt un tā tālāk. Un tādās līdzībās es varētu runāt, ja, kad man liekas, ir ļoti svarīgi, kad uzņēmumam ir tāds apvalks vai tā, ka zemes lodē tāda stratosfēra, latviski sakot bulletproof, ja, un, nu, teiksim tā, tie visi ir šie pasākumi, visi ir šī attieksme, tās vērtības, ja, jo pirmkārt, ja ir šāds apvalks, varbūt neradīsies vispār vēlme, ar kaut kādām korupcijas iniciatīvām tuvoties mūsu uzņēmumam, ja arī radīsies, tad visticamāk tur kaut kur nosprūdīs, ja, jo uzņēmumā nav kāds konkrētais X cilvēks vai konkrētais X kabinets vai kaut kas tāds, kuru varētu kaut ko dabūt cauri. Ja, tur ir, gal galā ir komisijas no dažādiem cilvēkiem, ir lēmuma pieņemšana, lēmuma pāraudzība. Visticamāk, ja būs kaut kāda vēlme, tas jau kaut kur tur nosprūdīs. Un, ja nu gadījumā gadīsies tā, ka kaut kas izies caur tam, manuprāt, ir ļoti liela varbūtība, ka tas tiks pamanīts, tas tiks noziņots, būs kaut kādi signāli, būs kaut kādas pazīmes, un es gribu teikt, ar diezgan lielu varbūtību, tad mēs likvidēsim to risku vai to situāciju pašā iekšēnē. Paldies. Bet tā kā šī diskusija patiešām ir paredzēta tāda ļoti praktiska, ja, kur mēs nevis runājam par tādu jābūtību, bet par to, kā tiešām lietas notiek un kā, lai tās notiek labāk, tad man vēl viens tomēr precizējuši jautājums par politikām, par sistēmām. Tas viss ir ļoti labi. Protams, ka tas ir veids, kā nodrošināt to, ka tiešām uzņēmums un tā darbinieki neiesaistās dažādās koruptīvās praksēs un varbūt kādās citās pretiesiskās darbībās. Bet mans jautājums ir tiešām par to, kā nodrošināt, ka visi uzņēmuma darbinieki patiešām saprot šīs politikas, ka viņi ir motivēti šīs politikas ievērot un ka viņi patiešām ir pārliecināti, ka tas viss ir pēc būtības, ja? ka tas ir pa īstam. Jo reizēm mēs dzirdam, ka jā, nu mums te tur tāds kodeksiņš un tāda deklarācija, mēs to tā kā izlasām, un tad it kā tur rakstīts, ka mēs kaut ko apņemamies, ja, bet tā īsti varbūt mēs neko neparakstām, ja, un kā tiešām padarīt šīs sistēmas tādas, ka visiem darbiniekiem mirdz acis un viņi saprot, jā, šīs ir mūsu vērtības, mēs par tām stāvam un mēs nepieļaujam nekādas pretiesiskas darbības. Es, protams, runāju tikai varbūt savu uzņēmumu tādā, teiksim, kontekstā un ietvarām, un līdz ar to varbūt šīs politikas un plāni ir uzņēmuma kontekstā ir diezgan praktiski, bet patiešām tā ir informētība, informēšana, apmācība, tās ir arī kontroles, tie ir auditi, plānotie, neplānotie, ja, tie ir tiešām šo spēles noteikumu definēšanai, ja, kāpēc ir vērts tomēr strādāt godīgi un godprātīgi un galā, kas būs, ja tas tā arī nenotiksies. Prakses, pieredzes mums ir bijušas dažādas, ja, mums arī strādā ētikas komisija.
Un atklāt sakot, tur jau nav nekāds noslēpums. Ir mums uzņēmumā bijuši notikumi, ja mēs esam analizējuši to, mēs par tiem esam stāstījuši. Par tādu pietiekam pārliecinošu, manuprāt, retoriku esam pastāstījuši, kā tas notiek un vai tiešām jūs to gribat un vai tas tiešām tas ir tā vērts, ja, jo bija mums tādi gadījumi, ar ko mēs padalījāmies, ja, atnāca tā policija, ja, bija tā kratīšana, aizveda cilvēku, ja. Vai jūs to gribat redzēt, vai jūs gribat, lai to redz jūsu ģimenes, jūsu bērni, jūsu kaimiņi, jūsu kolēģi, ja, tā kā, man liekas, ir svarīgi izstāstīt tiešām dažādi šo te situāciju puses, ja, bet pāri visam, jā, kad mācēt, zināt, prast, ja, kad, ja mēs kā uzņēmums vēlamies strādāt ilgtermiņā, ja mēs katrs vēlamies strādāt ilgstoši uzņēmumā, būt piederīgi, ja, tad labāk ir izvēlēties to godprātīgo ceļu. Paldies. Jā, droši paturpini. Es varbūt paņemšu to sākotnēju jautājumu arī par to, ko KPMG dara tieši, lai mēs varētu par cīņu pret korupciju runāt nevis viņi tur amatpersonas, tur institūcijas, bet mēs runājam, ko mēs daram. Un tas ir tas, ko es pašā ievadā minēju, šī ļoti striktā un iedibinātā biznesa kultūra, kur caur rīcības kodeksu, caur ētikas kodeksu, caur iekšējām procedūrām, kontrolas mehānismiem, pārbaudēm mēs sekojam līdzi, lai korupcijas risks tiktu izskauts absolūti pilnībā un lai runa nav par korupcijas iespējām, bet arī par iespaidu, ka varētu būt korupcija. Arī mūsu darbības pamatā ir arī, ka nevar būt pirmšķietams tāds aizdoma ēna par iesaist kaut kādos pretlikumīgos, koruptīvos gadījumos. Nākamais solis, ko uzņēmums dara, mēs atbalstam šādas iniciatīvas, kā šīs dienas konferences. Mēs uzsveram, ka šīs atklātības jautājums ir svarīgs, saprotot, kā sākumā minēts, korupcijas cenu. Un trešais ir tas, ka mēs caur savu darbu arī palīdzam mūsu klientiem, uzņēmumiem sakārtot procedūras savos uzņēmumos, lai šis korupcijas risks tiktu izskausts. Un Vilnis bija jau pieminējis, korupcija ir pretpols sarunai. Ja mēs runājam par ilgtspēju, korupcija ir īstermiņa domāšanas veids, un tas arī ejot roku rokā ar kaut kādiem jauniem tendencēm, procesiem un regulējumiem, arvien vairāk ienāk uzņēmumu darba kārtībā. Un tad caur savu darbu arī mēs ne tikai uzlabojam savu praksi, bet arī palīdzam to nodrošināt citiem. Un es domāju, tad šeit tiešām ļoti iederīgi būtu tas, ka tu varētu paturpināt kā konsultāciju uzņēmuma pārstāve par to, kā tu kopumā redzi, varbūt ar tādu pavisam globālu skatījumu vai Eiropas mērogu skatījumu, kādas šobrīd ir tās labākās prakses, ko uzņēmumos iedibināt, kā tieši rīkoties, lai pēc iespējas efektīvāk novērstu jebkāda veida pretiesisku darbību, tā skaitā koruptīvas aktivitātes. Varbūt te gribās uzreiz ienest to piemēru, kur mēs vienmēr skatāmies uz tām ziemeļvalstīm. Labi dzīvo, labklājīga sabiedrība, uzticēšanās augsts, labbūtības rādītājos ļoti augsts. Un te ir, nevar runāt par kauzalitāti, bet par korelāciju. Zemi korupcijas rādītāji, korupcijas uztveres indeksā iet roku rokā ar to cilvēku labsajūtu. Un tāpēc arī mēs skatāmies uz to ziemeļvalstu pieredzi un praksi. Mums sasniegt to viņu biznesa kultūras līmeni, sabiedrība viens otrai uzticās, korupciju vienkārši kā tādu nepieļauj savā apziņā. Ja nevaram ieviest to kultūru ātri, tad jāsāk ar procedūrām. Un tieši tas, kas bija minēts, ieviest šos mehānismus, pirmkārt, tās ir tās konkrētās apmācības, un svarīgi, ka tas nāk no augšas uz leju, ka tiek novilktas uzņēmuma vadībā sarkanās līnijas. Mēs korupciju nepieļaujam, mēs viņu netolerējam, un apmācības tas ir ne tikai vienreiz kādam darbiniekam pievienojoties uzņēmumā, bet caur un caur atgādinot par šī jautājuma aktualitāti,
Tas ir apmācību process, un tad, jā, visas iekšējās kontrolas procedūras, sekošana līdzi neordināriem scenārijiem, naudas plūsmām, varbūt neizskaidrojamām darbībām. Tas ir veids, kā arī praktiski dienā sekot līdzi, un arī ļoti svarīgi nodalīt šīs atbildības. Atbildība par nulli toleranci ir pilnīgi visiem, bet ka ir tie iekšējie kontrolas mehānismi, kas tad ļauj izsekot līdzi jautājumiem. Jā, Vilni, droši var paturpināt. Es arī piekrītu tam no augšas uz apakšu pieejai. Manā gadījumā varbūt sākot no padomes, lai gan tieši tāpat tās arī visa sabiedrība kopumā. Man ir svarīgi, un kad tieši padome arī definē šo absolūto netoleranci korupcijai un vērtības, un tad attiecīgi nākamais, tad tiešām tā ir valde. Un es teiktu tā, ka izglītošana vai kompetence vai zinošā valde, tas ir ļoti labs rīks pretī korupcijai, pret korupcijai, jo vienkārši ir zināšanas, kaut vai par to pašu konkurences regulējumu, ir zināšanas par krimināli kodeksiem un administratīviem kodeksiem, tur diezgan labi to ainiņu kopumā redzi, un attiecīgi vari tad par ķēdīt uz leju šo situāciju arī, teiksim, izskaidrot, informēt un tiekties uz labu rezultātu. Liels paldies, un es izmantojot moderātoras privilēģijas ar prieku padalīšos arī tajā, ko dara mans pārstāvētais uzņēmums ne tikai pretkorupcijas jomā, bet attiecībā kopumā uz pretiesisku darbību nepieļaušanu. Un, tādā, ja mēs skatāmies tādā ESG tvērumā, tad pārvaldības jomā tieši tā nulles tolerance pret jebkāda veida pārkāpumiem, tas tiešām ir kā tāds vadmotīvs. Un mūsu uzņēmumā ētikas kodeks ir nevis deklarācija, bet saistošs dokuments, līdzīgi kā, piemēram, darba kārtības noteikumi, proti tas ir darba līguma pielikums, kuru paraksta visi darbinieki, apņems to ievērot. Ir arī, mēs to saucam iekšēji par tādu disciplināru kodu, kur ir ļoti skaidri norādīts, par kādiem pārkāpumiem, kādi disciplināri sodi tiks piemēroti, protams, vissliktākajā gadījumā, visnozīmīgākā pārkāpuma gadījumā, tad tā būs arī darba tiesisko attiecību izbēgšana. Proti, ka ir tāda pilnīga skaidrība darbiniekiem par to, kas tad ir tie noteikumi, uz kuriem mēs visi patiesībā mūsu darba vietā esam sapulcējušies un kāda ir šī mūsu korporatīvā kultūra. Proti, šis ētikas kodeks lielā mērā runā par šiem lielajiem principiem, par tieši tā, par pretkorupciju, par konkurences tiesību ievērošanu, par cilvēktiesību ievērošanu, darba tiesību ievērošanu, vides tiesībām un tā tālāk, tiešām ietverot to mums nozīmīgo jomu loku. Un attiecīgi, protams, kā nevēlties uzdevu arī iepriekš to jautājumu, kā tad to visu iedzīvināt, jo ir ļoti svarīgi, ka tas viss nepaliek tā, ka tas ir tāds ķeksītis, mums ir tabula, darbinieki mums ir parakstījušies, un tad mēs tā nopūšamies, redz, cik labi, viss mums ir. Ļoti svarīgi tiešām, ka darbinieki dzīvo šīs vērtības un saprot, ko viņi tur īsti dzīvo. Un tieši tāpēc mums pilnīgi katram darbiniekam, un mūsu uzņēmumā kopumā tie ir 350-360 darbinieki, notiek ētikas kodeksa apmācības, ļoti praktisks, grupās ne vairāk par 10 cilvēkiem, kurās runā ik viens. Piedalās ik viens no valdes priekšsēdētāja līdz, mums nav padomas, līdz pat tiešām cilvēkam, kurš dara salīdzinoši visvienkāršāko darbu rūpnīcā. Pilnīgi visiem ir jāpiedalās, un mācības ir ļoti praktiskas, atkal nevis runājošā galva, kā varbūt es šobrīd, un visi iemieg, bet tās ir tādas ētikas dilemmu risināšanas, nedaudz arī tāda teorētiskā daļa vispār par ētikas kodeksu, bet kopumā tā ir tāda mūsu biznesa videi pielāgotu ētikas dilemmu, dažādu problēmu situāciju risināšanu, kuras nav melnbaltas, tās ir ļoti krāsainas, ļoti sarežģītas situācijas, bet vienlaikus ļoti saistītas tieši ar mūsu biznesu.
pavisam praktiskas, piezemētas. Un caur to mēs tiešām veicinām, ka tie darbinieki, viņi savā galvā, viņiem pat nav iespējas to neizdzīvot, jo viņi ir šeit un tagad šajās apmācībās un visu šo caur sevi izlaiž. Savukārt jau identificētām darbinieku grupām, kurām mēs uzskatām ir nepieciešams vēl padziļinātākas zināšanas noteiktās jomās, tā skaitā visu, kas skar pretkorupciju, tad mēs organizējam, protams, arī padziļinātākas apmācības. Tie ir dažādi līmeņa vadītāji, un mēs to definējam kā faktiski jebkurš darbinieks, kuram ir saskarsme ar jebkuru trešo personu, proti viņiem notiek miedarbība ar kādiem mūsu sadarbības partneriem, vienalga vai tas būtu publiskais sektors, citi privātajā sektorā piegādātāji, klienti un tam līdzīgi. Un tur mēs tiešām savukārt tad identificējam to jautājumu loku, kur nepieciešamas vēl padziļinātākas zināšanas. Un tādējādi mēs veicinām to, ka mēs visi esam vienoti. Tas ir mūsu uzņēmums. Mēs visi esam līdzatbildīgi, jo viens ir tas, ko mēs saprotam, protams, ar juridisku atbildību, ka šo te juridisko atbildību nes valde, ja, solidāri, ja, un tad mēs tur varam jau tālāk problēmu gadījumā tad risināt to, nu, cik tad kādam kaut ko vajadzēja vai nevajadzēja zināt, bet kopumā tā ir tāda līdzatbildības veicināšana, tā ir tāda arī solidaritātes kopumā darba vietā veicināšana, ka tas ir mūsu uzņēmums, tās ir mūsu vērtības, un mēs par tām stāvam. Un tas, manuprāt, ir tiešām ļoti svarīgi. Arī iedzīvināt vienalga, vai mēs runājam par NVO, vai par privātām, vai publiskām organizācijām, ka mēs tām piederam. Tas ir mūsu darbs, tā ir mūsu dzīve, kurā mēs īstenībā pavadām varbūt lielāko daļu savas dienas. Jā, droši, Ilze. Ja var papildināt, iepriekšējā sesija bija runāja par to, ko mēs gaidām, kā tiks korupcijas procesi izskatīti no tiesības sargu puses. Es gribētu šo pārnest uz mūsu to privātā sektora mikrokosmu. Vai uzņēmumos tikpat neiecietīgi iziet cauri šiem procesiem un izvērtē kaut kādas situācijas, kas ir bijušas uz likuma un ētikas robežas. Vai šādas situācijas uzņēmumā tiek identificēts un vai no tā ir kaut kādas izrietošās sekas? Jo beigās summāri tas jau veido tādu mūsu kopējo iespēju par to korupcijas uztveres indeksu. Ja mūsu iekšējā uzņēmumā paliek nesodītas situācijas, kuras mēs redzam, ir klasificētos kā koruptīvas, tad arī veidojās tas tiesiskais nihilisms tā summāri un arī pārnesās skatījumā uz valsti. Jā, droši, Vilni. Man šķiet, tas arī ir tāds svarīgs moments, jā, ka tai atbildībā ir jāatcaurvīja viss uzņēmums, jā, ka tas nav tikai valde, kurai, protams, ir ļoti būtiska loma, jā, jo, vienkārši arī tādi praktiskās situācijas, ar ko var padalīties, kam mēs ejam vai esam gājuši cauri un kur domāju, ka tādi pagrieziens punkti ir tā kā panākti, jā, tādā domāšanā vai attieksmē, jā. Kā tad tā? Tur tai ceļmalā tas koks guļ. Ļoti labi izklausās. Savāksim, sazāģēsim darbnīcās, nebūs jāpērk, ietaupīsim uz kurināmo. Nevar. Tas ir vai Latvijas valsts mežiem, vai kādam privātam apsaimniekotām, vai zemniekam, vai kādai citai personai. Vai vēl kāds piemērs, mēs pērkam daudz tehnikas. Minhenē ir pasākums, mūs aicināt, tur uzņēmums ietaupīs naudu, bet nebūs jāpērk lidmašīnas. Nevar, tāpēc, ka vienkārši nevar, jā, tāpēc, ka mēs netolerējam tādas lietas, jā. Un tādi piemēri mums ir diezgan daudz, kā tas tā var būt, jā, kad pie tam, jā, maza piezīme, mēs esam valsts kapitāla sabiedrība, jā, tur mēs arī īpašnieks definē savas prasības, jā. Kā tas tā var būt, es nevaru iebraukt darbnīcā savu mašīnu, paskrūvēt vai nomazgāt, jā. Tik vienkārši, ka nevar, jā, un tā domāšanai mums jāiziet cauri, ka tam piekrīt gan tas darbinieks, gan viņa tiešais vadītājs, gan varbūt tur vēl augstākā līmeņa vadītājs, un tad tas iziet cauri visai organizācijai, un tad mēs tiešām varam tiekties uz rezultātu.
Es varu no savas puses jau vēl piemērs. Praktiski piemēru, kā ilustrēt tādu sistēmisku pretkorupcijas ieviešanu. Mums arī ir ļoti skaidri nodefinēts, te bija minēts tā komerciālā uzpirkšana. Kā mēs daram to biznesu B2B segmentā. Un KPMG ir arī ļoti skaidri nodefinējis. Arī dāvanas vai pasākumi ir klasificējās kā riska joma un ir uzņēmumam ļoti noteikts slieksnis nodefinēts, kurā brīdī dāvana kļūst neadekvāta, kur var rasties šis šķietamais pieņēmums par centieniem ietekmēt kādas otras puses lēmumus. Un līdz ar to nodefinējot arī katram uzņēmumam, kas ir tas slieksnis, pa kuru tālāk neiet, jo tad var sākt rasties iespējas par koruptīvu darbību, tas ir viens no mehānismiem. Mēs arī līdz tehnoloģiskām lietām, mūsu tehnoloģija komanda ir skatījusies, kā piedaloties kaut kādos iepirkumos, sakodēt to piedāvājumu, aiztaisīt ar kodu cieta tādā veidā, lai zina, ka ne viņš nav bijis virināts, tur nav nekas grozīts, mainīts, ka mēs piedalāmies godīgā konkurences procesā un esam tehnoloģiski izsakojuši līdzi, lai novērstu jebkādu risku, jebkurā vietā šādam aizdomēnai par uzņēmumu krist. Es tikai ātri piebildīšu to, ka arī tehnoloģiskā attīstība, digitalizācija, tas arī mums ļauj vieglāk to visu pārskatīt. GPS, video novērošanas, droni, uzmērīšana, datu precizitātē, tas salīdzinot iespējams ar kādiem 5-10 gadiem arī noņem veselu virkni jautājumu šobrīd. Tā kā tas arī tehnoloģiskā puse arī ir ļoti labs palīgs pret korupciju. Viennozīmīgi. Un Ilze, pavisam varbūt nedaudz papildinot to, ko tu teici attiecībā uz dāvanām. Es pareizi sapratu, ka tu runāji tieši par tādu finansiālo slieksni, par to, kas ir dāvana, vai tu runāji vēl arī par kontekstu, jo tas bija tas, ko es vēlējos varbūt piebilst, ka runa ir ne tikai par kaut kādu tādu absolūti simbolisku, varbūt naudisku slieksni, varbūt, lai cilvēkiem kopumā plašāk darbinieku lokā ir saprotams, par ko mēs runājam. Tad vēl, piemēram, mēs savā uzņēmumā runājam gan par to, proti, kad, ja mēs runājam tieši par tādām dāvanām, tad pirmkārt tām ir jābūt tādām tradicionālām, sezonālām, simboliskām, visbiežāk saistītām ar šī te dāvinātāja, vai mūsu gadījumā, ja mēs esam šis dāvinātājs, tad, protams, runa ir par tādām korporatīvām dāvanām, kas būtu arī ar simbolisku vērtību, bet tās ir pildspalvas vai cepurītes, vai kaut kādi bloknoti un tā tālāk. Bet otrs, jebkurā gadījumā, ja mēs tomēr runājam par kaut kādām lietām ar finansiālu vērtību, un kas varbūt nav tieši šāda korporatīva rakstura dāvana, kā pildspalva vai bloknots, ka mēs runājam arī noteikti par kontekstu, kurā arī šī salīdzinoši simboliskā dāvana tiek dāvināta. Proti, varbūt tādu pavisam praktisku piemēru to ilustrējot, ja man kāds mīlīgi dāvina dāvaniņu brīdī, kad mums notiek līguma slēgšanas sarunas, tad skaidrs, kad arī ar šo simbolisko vērtību, šī dāvaniņa vienkārši, nē. Tā nav dāvana, tā ir, paši ziniet kas, un tāpēc mēs arī savās apmācībās darbiniekus informējam tieši par to, ka šis konteksts vienmēr ir jāvērtē. Mēs nevaram skatīties tādā vienkārši rāmītī, lūk, uzliekam klapes uz acīm, kur tur, summa visticamāk ir tāda vai šāda, it kā darētu, bet ka ir jāmācās atpazīt, kas ir tas konteksts, un arī vienmēr padomāt par to, kā tas izskatās no malas. Ka tas ir kritērijs, kā mēs vispār vērtējam kaut kādas lietas, tas arī, ko tu arī iezīmēji par to, ka kā tas vispār izskatās, vai tas nerada šķietamību, pat ja varbūt situācija ir balta, un tīra, kā tas izskatās no malas, vai tas kaut kā nekompromitē vispār mūsu rīcību, un mēs esam pēc tam spiesti taisnoties un vēl, ja tas ir kaut kas nozīmīgs un varbūt tas parādās kaut kādos plašsaziņas līdzekļos, un tā tālāk. Vai tas ir vajadzīgs? Vai tiešām, piemēram, dāvana ir tā vērta, lai uzņemtos šo te risku?
Jā, es nezinu, vai ir daudz ko papildināt. Dāvanas interpretācija var būt dažāda. Tas var būt izsakāms naudas izteiksmē, tas var būt izsakāms kaut kāda pakalpojuma izteiksmē, bet katrā ziņā, jā, tas, kas palīdz to risināt, ka mēs esam ļoti skaidri, ļoti atklāti arī par kritērijiem, arī izvēloties atbalstīt kādu organizāciju vai piedaloties kādas iniciatīvas atbalstā, tam ir skaidri pamatot kritēriji, kas saskana ar uzņēmumu vērtībām. Un tas ir arī, ko mēs skatāmies un cenšamies komunicēt ar citiem uzņēmumiem, tad jā, nofokusēties, ka tas vērtību kodols arī ietver šo nulli toleranci pret korupciju un citas ētiskās puses. Paldies. Un tagad, jā, varbūt nav vēl tādu kodolīgu piebilžu šim tēmu lokam, par kuru mēs vairāk fokusējamies tieši uz uzņēmuma iekšienu, ko mēs darām iekšēji uzņēmumos. Man ļoti gribētos tomēr parunāt par to, vai ir kaut kas tāds, ko uzņēmumi un uzņēmuma pārstāvi varbūt var darīt vairāk plašākā sabiedrībā, ne tikai savos uzņēmumos, kas, protams, arī ir svarīgi, ja, ka mēs katrs savā mikrokosmā veidojam šo vidi, ja, kurā ir nulles tolerance pret korupciju. Bet vai mēs varētu darīt vairāk? Kā jums šķiet? Kā motivēt skeptiķus? Ja? Kā motivēt tos, kam šķiet, ka korupcija ir pieņemama? Ko darīt? Vai mēs kaut ko varam darīt? Jā, un patiesībā sakot, arī mēs arī mācāmies un pilnveidojamies, ja pieņemsim pirms gada vai 2 gadiem, mēs uzņēmumā neatzīmējamies savos sociālos tīklos, nenorādījām, ja, tad rītā saucās starptautiskā pretkorupcijas diena. Ja. Tad tas varbūt ir viens mazs solis, bet mēs arī kā uzņēmums varam šo te dienu izcelt savos sociālos tīklos un arī, man liekas, dalība šādā pasākumā mums ir lieliski iespēja arī pastāstīt, ka vērts tomēr tiešām netolerēt un iet tādu labas pārvaldības un ilgtermiņa ceļu un droši vien, jā, tā informatīvā pieeja, labie piemēri, drosme, es teiktu, arī, jā, tas ir tas, kas palīdzētu šo te sabiedrības rādītāju tomēr paaugstināt. Es teiktu, ka ir vajadzīga atklāta saruna. Mums ir vajadzīgs, ka mums veidojās kritiskā masa pret korupciju netolerantu cilvēku. Līdz ar to, jo vairāk personu, uzņēmumu, institūciju skaidri pievienosies šādai nulli tolerants pret korupciju iniciatīvai, to skaļi arī paudīs, tas ir veids, kā virzīties prom no tādas kultūras, kur ir pieļauta nelikumīga, neētiska, personīga labuma gūšana. Un jā, kritiskā masa būtu mans atslēgas vārds, jo vairāk un skaļāk par to tiek runāts, jo ātrāk mēs tiekam pie rezultātu. Jā, un tu jau iezīmēji, un arī, protams, iepriekšējā diskusiju panelī par daudz tika runāts tieši par korupcijas uztveres indeksu, vai tas būtu Transparency International, tieši korupcijas uztveres indeks, vai tā būtu Eirobarometra aptauja. Kopumā mēs redzam, ka tās tendences ir līdzīgas. Vai tas ir objektīvs rādījums, jūsuprāt, ņemot vērā, ka tas ir korupcijas uztveres indeks? Un Ilze, tu jau, es domāju, ļoti interesanti to iezīmēji attiecībā uz Ziemeļvalstīm. Kāda tur varētu būt tā situācija? Kāpēc mums tas uztveres indeks tomēr, mēs neesam spējuši varbūt tādu lūzumu punktu sasniegt? Man liekas, tas augstie rādītāji Latvijā attiecībā uz korupcijas uztveres indeksu ir, varbūt personīgs viedoklis, lielā mērā sasaistīts arī ar to, ka ir tā nesodāmības sajūta. Mēs tomēr redzam ļoti atklāts gadījumus, un kas nenovēd pie tiesvedības, mums ir ļoti ilguši tiesu procesi, ir rezultāti, kas nav parādījuši, ka valsts ir spējusi novest procesu līdz galam un sabiedrībā iedot tādu mierinājumu, ka šie
noziegumi netiks, paliks nesodīti. Un līdz ar to varbūt arī tas ir tieši tādā plašākā apziņā, ka korupcija turpinās, ka viņi ir iespējama. Un tas, ko mēs redzam, jā, ir izdevies izskaust varbūt tādas sīkās korupcijas epizodes, bet, jā, tā valsts nozagšanas pazīme un zīmīga saruna Rīdzenē, tas ir tas, kas varbūt ir liels faktors, kāpēc mēs vēl esam ļoti augsts šajos korupcijas rādītājos. Un arī mēs spriežam pēc sevis. Ja mēs redzam apkārtējā vidē, ka ir, arī vēlreiz lietošu šī komerciālā uzpirkšana, ka šī praksa notiek arī ikdienā, tad, jā, summāri tas veido mūsu priekšstatu, kur mēs esam šajā jomā. Paldies, Vilni. Dzirdot arī ievadrunas un visus iepriekšējos runātājus, tad es arī vērtēju, ka indeks ir objektīvs, tātad nepatīkams, jā, un ir kur augt, ir nepieciešams veikt uzlabojumus un to indeksu celt. Paldies. Un tad man tāds jau varbūt no vienas puses nenopietns, bet tomēr kopumā nopietns jautājums. Kā jūs teiktu, ko Ziemassvētku vecītim 2024. gadā vajadzētu atnest Latvijai pretkorupcijas jomā? Žagars, es dzirdu auditorijā. Es varbūt mēģināšu jokot. Tas nav iestudēts, jūs redzat, jā? Vienkārši mums uzņēmuma arī bija pavisam nesen tāds iekšējā vadītāja konference, kur gan bija iedvesmas stāsti, gan praktiskie stāsti, un bija arī viena runātāja, kas stāstīja par elpošanu, par ziemas peldēšanu, par darba, dzīves, fizisko aktivitāšu un tādu balansu. Un viņa, tas viens secinājums bija tāds, ka nekam nebūs jēga, ja nebūs labs miegs. Un līdz ar to varbūt tas mans novēlējums ir, lai mums pilnīgi visiem naktīs ir labs miegs un lai to Ziemassvētku vecītis mums atnesam. Super novēlējums. Un tad noteikti būs vairāk enerģijas cīņā ar korupciju, vai ne? Iespaidīgs jautājums. Es teiktu, ka mums vajag pašu Ziemassvētku vecīti kā tādu, kurš kā no mitoloģijas redz visu un vienmēr. Un varbūt, ka tam Ziemassvētku vecītam tad ir jāatnes tā, mums pašiem priekš sevis sirdsapziņa un tā apziņa, pat ja kāds nepieķers, pat ja kāds nepamanīs, tad kāds tomēr pamanīs. Un rezultāts tad Ziemassvētku vecītis nebūs tik dāsns. Un ar šo dāsnumu es gribu to pārnest uz mūsu sabiedrības spēju finansēt un apmierināt tās sabiedrības vajadzības, sociālās vajadzības, ekonomiskās vajadzības un to izaugsmi, kas būtu tā dāvana, ko mēs eventuāli saņemtu, ja mēs katrs viens savā darbībā ikdienā darbotos ētiski un likumīgi. Paldies. Un tiešām šis iepriekšējais jautājums ievadīja manu nākamo pavisam nopietno un praktisko jautājumu. Atgriežamies realitātē. Un tad jautājums jums abiem. Ko jūs un jūsu pārstāvētie uzņēmumi nākamajā gadā paši darīsiet vairāk un labāk pretkorupcijas jomā? Diezgan vienkārši atbildē, neatlaidīgi turpināsim iesākto. Jā, varētu teikt, šī pārvaldības kultūra, vērtības, teiksim tā, uzņēmumā dzīvot, tiek iedzīvinātas varbūt pēdējos 3-4 gadus. Jā, turpināsim izglītoties, būt kompetenti un par laimi ir pie kā vērsties. Starp citu, KPMG mums ir ļoti labs palīgs pārvaldības jautājumos un dažādu situāciju izvērtējumu jautājumos vajadzības gadījumā. Tāpat turpināsim konsultēties un pārnāt situāciju ar tiesību sargojošām iestādēm, ja? Bet tiešām arvien vairāk un ciešāk un tuvāk strādāsim un runāsim ar cilvēkiem, jo
jo goda vārds tās cilvēciskās sarunas, padomā, vai vajag, un tu taču redzēji, tu taču zini, jā, bija tā, tad es domāju, ka tad arī mēs pēc gada varēsim paskatīties uz vismaz par pakāpi labāku situāciju. Paldies, tātad turpināt nemitīgi sevi un sev apkārtējos attīstīt izaugsme. Jā, tāds viens secinājums ir tas, ka, protams, tam arsenālam jābūt dažādam. Jā. Droši vien, ka pamatā tam ir jābūt sistemātiskai pieejai un ir jābūt kaut kādām uzrāvieniem, tā kā kampaņām, tā kā akcijām. Jā. Varbūt, kur ir tas, kas kā nevarētu būt, nedrīkst būt kaut kāda kampaņa, uzrāviens akcijām, un tad, ķipā neko nedarīt. Jā. Tas tiešām ir tas, kas ir jādara nepārtraukti. Šīs tēmas, tāpatās kā mūsu gadījumā darba drošība, katru dienu sākās no jauna. Jā. Nav pārtraukuma. Paldies. Ilze? Attiecībā uz KPMG es ar pilnu pārliecību varu teikt, ka uzņēmums turpinās ieviest, mums procedūras kļūst ar vien intensīvākas, arī pieskatot mūsu neatkarību, mūsu iekšējās aktivitātes un ārējās aktivitātes, bet, jā, ejot uz āru, KPMG arī piedalās ārvalstu investoru padomas darba grupās, kur mēs arī mēģinām caur, kopā ar citiem sociālajiem partneriem šo tematizēt, iestāties par lielāku atklātību. Arī šī veida pasākumu atbalstīšana ir viens no formātiem. Un jā, mēs turpināsim būt cieši sabiedrotais mūsu klientiem, arī centienos viņus atbalstīt šajā ceļā pret nulli toleranci pret korupciju ieviešanu. Lielas paldies. Un visbeidzot, īsts novēlējums tiesību sargājošajām iestādēm. Sabiedrība gaida to rezultātu, tās, kur ir tie atklāti redzamie tās situācijas, kur ir pirms šķietami ļoti liela pārliecība, ka tie ir koruptīvi gadījumi, ka mēs, gribās redzēt, ka ir šī pilna atdeve strādāt, lai sabiedrība redzētu, ka korupcija tiek apkarota pa īstam. Paldies, Vilni. Tiešām turēt buru, izturību un veselību, un es tiešām novērtēju arī to līdzinējo sabiedrību, kas ir sadarbība, kas mums konkrēti ir bijusi, un es to vērtēju ļoti pozitīvi, tā kā, lai tas tā arī vienmēr turpinās. Paldies, un ar to, ja vien Ilze vēl nevēlas kaut ko papildināt, es gribētu teikt milzīgu paldies jums, Ilze un Vilni. Un milzīgu paldies arī jums, brīnišķīgie klausītāji un skatītāji. Paldies!